Pirms 15 gadiem Līksnes pamatskolā noklasa bērnu čalas, un skolas ēka ilgu laiku stāvēja tukša. Tā ir viena no skolām Latgalē, kura beidza pastāvēt, taču nu ir cerība, ka pati ēka atdzims jaunā kvalitātē. Līksnes biedrība Mūsu Līksnē uzņēmusies iniciatīvu veidot skolas ēkā daudzfunkcionālu centru, kur mājvietu radīs visas 12 pagasta biedrības. 2009. gadā Līksnes pamatskola tika slēgta. Kopš tā laika te ir bijis tukšs un nebija cilvēku, nebija radošuma. Līdz ar to pagājušā gadā biedrība Mūsu Līksnē nāca ar brīnišķīgu ideju, kad šeit vajadzētu veidot Līksnes kopienas radošo centru. Telpas ir brīnišķīgi piemērotas kopienas aktivitātēm, jo sākotnēji tā bija dzīvojamā māja mācītājiem, tātad ir saglabājusies daļēji dzīvojamās mājas funkcionalitāte un pēc tam to pārbūvēja Līksnes pamatskolas vajadzībām. Tātad nāca klāt gan sporta zāli, gan aktu zāli, tas, kas vajadzīgs kopienai, lai mēs te vairākas biedrības un aktīvie iedzīvotāji varētu gan tikties, dažādus pasākumus rīkot, meistarklases. Pēc galvenais jau ir šo ēku, kas mums visiem ir sirdī tuva, jo mēs esam mācījušies piepildīt ar cilvēkiem, jo, kā teica mūsu prāvests Jānis Kolns, ka tiklīdz telpā ir cilvēki, tā ir dzīvība. Vietējā draudze, kam pieder ēka, devusi zaļo gaismu biedrībai īstenot tās ieceri. Skolas sakopšanas darbi uzsākti jau pērn, izvācot gružus, iztīrot un izveidinot telpas, apzinot, kādi uzlabojumi nepieciešami. Piesaistot vietējos iedzīvotājus un uzņēmējus, biedrība pašu spēkiem atjaunoja kanalizācijas sistēmu un pieslēdza ūdeni, uzsākusi labierīcību remontu, demontē bojātās grīdas un gatavo telpas betonēšanai, remontē grīdas un attīra sienas. Rakstot projektus un piesaistot dažādu fondu līdzekļus, šogad plāno nomainīt durvis un logus. Biedrība saņēmusi Augstdaugavas novada pašvaldības atbalstu elektroinstalācijas un santehnikas atjaunošanai. Te ir jāpateicas Augstdaugavas novada pašvaldība par piešķirtajiem finansējumiem. Mēs esam ļoti priecīgi, tas noteikti ir stimuls kopienai darīt kaut ko tālāk. Ēka ir labā stāvoklī. Vienīgais, kas mums ir jānomaina logi, un mēs varēsim rīkot ballītes. Ņemot vērā mūsu biedrības aktivitāti un entuziasmu, darboties un iet uz priekšu un kaut ko ieguldīt šajā skolas labā. Es domāju, jau pēc gada šeit noteikti būs mūsu biedrības telpa. Arī Saules taka ļoti čakli savu telpu atjaunot, tāpat arī citas biedrības. Lielās talkas dienā Līksnes aktīvā kopiena atkal sapulcējās uz kārtējo talku skolā un tās apkārtnē. Tika ravētas un stādītas puķu dobes, sakopts skolas stadions, tīrītas iekštelpas. Talciniece Skaidrīta Kaļķa sevi sauc par līksnieti no matu galiņiem līdz papēžiem. Līksnes pamatskolā viņa savulaik iegūsi izglītību, tāpēc šeit ir mīļšīgs stūrītis. Viņa uzsver, ka skola atrodas blakus valsts nozīmes kultūras piemineklim Līksnes baznīcai. Tāpēc vēl jo svarīgāk esot sakopt ēku un izveidot tajā daudzfunkcionālu centru, kurš būtu nozīmīgs gan līksniešiem, gan kaimiņiem. Tāpēc būtībā es esmu iesaistījusies šajā visā pasākumā, gan šodienas nozīmīgajā pasākumā, kas ir vides sakopšanas lielā talka, gan arī vispār tātad kā līksniete, tas ir mans aicinājums un pienākums būt te, un neviens cits jau mūsu vietā to nedarīs. Un, lai mēs varētu gūt gandarījumu, prieku un to sajūtu, ka tu esi piederīgs šai vidē, var tikai radīt, laikam, šī kopstrādes, kopā būšanās, pasākums, diena. Skolas ēkā telpa pietikšot gan visām apkaimes biedrībām, gan dažādiem pasākumiem un meistardarbnīcām. Te varēs rīkot nometnes, izstādes, apmācības un citus pasākumus. Mums ir sadalīts plāns, kurš kuru telpu ir paņēmis sev, un tāpēc jau arī ir tas prieks biedrībām un nodibinājumiem kaut ko darīt, jo tās ir mūsu telpas, kur mēs varam darīt, kā mums labāk patīk un ko mēs labāk gribam. Audēja Dace Teivāna priecājas par to, ka varēs izvietot stēlis, tātad mēs domājam, ka tās varētu būt meistara klases, un tā būtu vēl viena forša vieta Līksnā un Augstdaugavas novadā, kur arī braukt pie mums ciemos, gan turistiem, gan arī pašiem mums kaut ko darīt. Telpu savai biedrībai Liksten ir noskatījusi arī Skrindu dzimtas muzeja speciāliste Ilze Ozoliņa, kurai Līksna ir dzimtais pagasts. Būdama vēsturniece, Ilze arī aktīvi pēta skolas vēsturi.
Viņas biedrība apmetīsies bijušajā skolas bibliotēkā, kur Ilze plāno izveidot telpu biedrības kopā sanākšanai un uzglabāt biedrības savāktos vēstures materiālus. Skolai ir diezgan sena vēsture, jo skolu ir dibinājuši paši grāfi Plāteri Zībergi. Un šobrīd tiek meklēti dažādi dati, informācija arhīvos. Piesaistīti ir gan Daugavpils arhīvs, gan Rīgas arhīva kolēģi. Dažādas informācija tiek meklēta arī periodikā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas datu bāzē, arī tas, kas ir Skriņas dzimtas muzejā pieejams. Tad šobrīd viss notiek, lai tiek atzīmēta gan ne tikai skolas telpas, bet arī skolas vēstures tādā informatīvā puse. Pētniecības rezultātā top kaut kādi darbiņi, kā piemēram planšetes, baneri, grāmatas, un to, protams, visu kaut kur jāglabā. Un šī būs tāda, man liekas, ļoti perfekta telpa, pēc tam vēsturiskā vietā, vēsturiskā telpā, kur tiks saglabāts arī šis biedrības darbs. Uzkopšanas darbu laikā uzieti interesanti atradumi, piemēram, skaists flīžu segums zem sapūšiem grīdas dēļiem, arī neparasti ornamenti zem atlupušā sienu krāsojuma. Mēs esam atklājuši, kā tika krāsotas sienas, un pats vecākais krāsojums, ko mums arī eksperti ir pateikuši, ka tie varētu būt tieši no ēkas būvniecības gadiem. Iespējams, ka pat tie pirmie krāsojumi, tie skaistie zilās līnijas, ornamentu un rullīšu raksta zaļie, tie varētu būt vēlāk, bet mums tā doma, ka mēs biedrībā apspriedāmies, ka mēs gribētu atstāt tā, kā ir, lai redz, kādi tie kultūras slāņi un kāda tā ēkas attīstība ir bijusi, jo mums šķiet, ka tā arī ir smukāk. Skolas ēkā ir saglabājušās apaļās malkas krāsnis un dūmvadi, ko eksperti pārbaudījuši un atzinuši par darba kārtībā esošiem. Tāpēc ēku varēs kurināt pašu spēkiem. Malciņu līdzi savu. Un tur arī jābūs atkal darbs biedrībām. Katrs kurinās savu telpu, savu. Jā. Ziemā būs sarežģītāk, vasarā es domāju, ka mēs te priecāsimies par patīkamu augstumu. Pagaidām tiek uzkopts ēkas pirmais stāvs, bet pamazām ķersies arī pie otra stāva, kur atrodas aktu zāle un dažādu priekšmetu klases. Biedrība vēlas saglabāt veco fizikas kabinetu un dažādus mācību priekšmetus, ar kuriem līksniešiem saistās siltas atmiņas.